Jūs droši vien, ka ekrānos un tepat redzat uzrakstu Magnus Pelts, profesionāls mednieks, fotogrāfiju, kura neatbilst man. Jo Magnusam, diemžēl, nebija iespējas tieši šodien piedalīties, jo viņam kā reiz ir jāveic tā profesionālā mednieka pienākumi savā darbības jomā, tāpēc viņš sagatavoja prezentāciju un es viņu mēģināšu izstāstīt. Skaidrs, ka tas mans stāstījums varbūt nebūs tik padziļināts kā Magnusa, bet es šo prezentāciju aicinātu uztvert kā tādu iedvesmas avotu idejām un citām pieejai un citam regulējumam. Bet kā parasti ar citiem regulējumiem, viņus var pārņemt, bet pārņemt nenozīmē kopēt. Jo tas mums ir bieži vien problēma, tā skaitā ar daudz un dažādām direktīvām. Direktīvu ir mērķis, ir pateikt nosacījumus, uz kādiem ir jāievieš kaut kas regulējums vai jāpārņem. Pie mums bieži vien vienkārši pārkopē un tad brīnās par tiem rezultātiem. Tāpēc šeit es aicinātu uztvert to kā idejas, kā dara citās vietās, un vai jūs savā pašvaldībā kaut ko no tā varat pasmelties un kaut ko ņemt vērā. Jā, ko nozīmē profesionāls mednieks? Tā ir augstākā izglītība, ja nemaldos, Vācijā. 3 gadus mācies, pēc tam, kad jau esi mednieks, vēl 3 gadus mācies dienā, un tad ir, man liekas, tas tituls, ko viņš iegūst, ir revīrjēger vāciski, bet jā, ļoti pieredzējis, kādās tik biedrībās viņš nav biedrs un dalībnieks, tāpēc mazliet par viņu. Un tas tās būs par Vāciju. Pēc satura, pirmkārt mazliet, kas būs ļoti svarīgi, lai saprastu, kāpēc ir tā un ir nevis savādāk, ir demogrāfijas pārskats, kāpēc medības ir nepieciešamas apdzīvotās vietās, kāda ir Vācijas medību regulējums šajā jautājumā, prakse, un mazliet mēģināsim savilkt kopsavilkumu. Tātad demografiskais stāvoklis Vācijā. Tos kvadrātkilometrus nepārteikšu, bet pāri 84 miljoniem iedzīvotāju. Iedzīvotāju blīvums, kas ir šajā kontekstā ļoti svarīgi, 236 cilvēki. Dažos apvidos ir pāri 1500 cilvēku uz kvadrātkilometru. Latvijai salīdzinājumā, es varbūt pagaidām paiešu malā, lai otrajā pusē redz, ir 30 cilvēki uz kvadrātkilometru vidēji. Skaidrs, ka Rīgā ir mazliet vairāk, kā jau Jānis Germanis stāstīja, bet, ja runājām tādās analogijās, tad medības Vācijā ir principā līdzvērtīgas medībām Pierīgā, tikai mazliet vēl sakāpinātākā mērā, jo tur cilvēku vēl vairāk, blīvums vēl vairāks un daudz un dažādu interešu vēl vairāk. Jā, 82 pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 100 000, savukārt 5 lielākajās pilsētās ir Berlīnē ir gandrīz 4 miljoni, Hamburgā gandrīz 2, Minhenē 1,5, Kelnē 1 miljons un Frankfurtē gandrīz 800 000. Proti, tas iedzīvotāju skaits, principā Berlīnē ir 2 reiz vairāk iedzīvotāji nekā mums visā Latvijā, bet pēc teritorijas mēs gan esam krietni lielāki. Un tas viss nozīmē to, ka principā 42% no visas Vācijas ir apdzīvotās vietas. Jo, ja mēs runājam par medībām apdzīvoto vietu kontekstā Vācijā, tad visticamākais, ka tas ir 42% gadījumu. Un kāpēc nepieciešamas? Līdzīgi arī, kā rādīja bildēs, ja tik liels īpatsvars ir apdzīvotājiem vietām, tad tas mežs un meža dzīvnieki, gribot, negribot, arī ienāk tajās pilsētās, priekšpilsētās, parkos, zaļajās zonās, atklātajos baseinos. Un visbiežāk ir lapsas, āpši, caunas un jenoti. Tieši jenoti, nevis jenotsuņi, kas ir pie mums. Putni, baloži, pīles, zosis un grauzēji, truši, nūtries un bizamžurkas. Šeit nav bebras pie grauzējiem, kas noteikti būtu mums sarakstā. Vācijā bebras nav medījams, viņa kļūst vairāk, tieši tāpat kā vilks.
Viņi arī, proti vācu mednieki un vācu zemes īpašnieki sāk iepazīties ar tādu biotopu veidu kā bebraine vai apludināts mežs. Un saprot, ka arī bebram nāk līdzi ne tikai jauns biotops, bet arī postījumi. Un Vācijā tieši tāpat kā Latvijā, tas medības un medību regulējums ir balstīts privāti īpašumā. Proti, kam pieder īpašums, tam pieder arī medību tiesības. Un, kad runājām ar Magnusu, pieder ne tikai tiesības medīt, bet viņam ir arī pienākums medīt savās platībās. Un minimālais platību apmērs ir 300 hektāri. Un arī līdzīgi kā pie mums, grupē slēdz līgumus, lai izveidotu to medību iecirkni, medību platību, kurā tad varētu saimniekot un medīt. Viņiem tās prasības pret minimālajām platībām ir krietni vieglākas nekā mums, bet tas arī ļoti atkarīgs no par kuru federālo zemi runājam. Bet tieši medību īstenošana var būt krietni sarežģītāk, jo var arī neobligāti kā pie mums tur 1,5 vai 2,000 hektāri, var arī mazākās, bet tam lāk līdzi sugu apsaimniekošanas plāni un tādas lietas. Pilsētvide netiek uzskaitīta par medību platību daļu. Iežogotās platības, dārzi, kapsētas, sporta laukumi, viņi var būt medību iecirknis, bet medības tajās vietās nevar notikt. Kā jau vāciešiem pienākas viņiem speciāls vārds, pat šitam gadījumam ir izgudrots un, protams, ka saliktenis, bet to es necitēšu, jo vienkārši nespējuši atkārtot. Un tad likums un pamats medībām pilsētvidē. Tātad medības ir aizliegtas vietās, kur nepieder pie medību platībām vai kur medības nevar notikt. Ierobežotas medību aktivitātes šajās vietās var atļauts. Savā ziņā tas ir ļoti līdzīgi, ka principā medības pilsētās mums nav atļautas, bet ir izņēmumi, kad tas ir iespējams. Tas ir postījumi, drošība un apdraudējums veselībai. Un līdzīgi ir tieši arī pie viņiem, jo tādā konceptu līmenī un ideju līmenī regulējums, kas ir Latvijā un kas ir Vācijā, viņš ir ļoti tuvs, bet ir atšķirības, teiksim, detaļās un izpildījumā. Un vēl kur ir medības aizliegtas vietās, kas ņemot vērā individuālos apstākļus, medības var apdraudēt sabiedrisko mieru, kārtību vai personu dzīvību. No prakses, ko Magnus teica, ka tas nozīmē, ka nedrīkst medīt svētdienās baznīcu tuvumā, platības, kuras robežojas ar bērnu dārziem, sporta pasākumiem, un kas bija man pašam interesanti, ka šis ierobežojums netiecas tikai uz šaujamieroču izmantošanu, bet uz medībām kā tādām. Proti arī medības ar slazdiem var traucēt kādam ticīgajam svētdienā netālu no baznīcas. Jā, šeit ir paskatāmies vēlreiz uz šito un būs svarīgi atsauce uz šo punktu, ka medības aizliegtas vietās, kur tas var apdraudēt ne uz to pusi. Kā Magnus saka, ar šaujamieročiem, ja mēs medījam pilsētvidē, tas gandrīz vienmēr pārkāptās prasības un tādā vai citā mērā potenciāli var apdraudēt sabiedrisko mieru, veselību vai dzīvību. Tāpēc pilsētvidēs tā primārā izvēle, kā medīt, ir medības ar lamatām vai slazdiem, kā mēs viņus saucam. Un vietās, kur medības ir apturētas, jeb ierobežotas, tās ir tās iežogotās teritorijas un visas pārējās var dabūt speciālo atļauju, atkal, ja tur ir postījumi vai nezinu, medījumu dzīvnieku pārāk liela populācija rada kaut kādus citus apdraudējumus. Un pilsētvidē, ko viņi visbiežāk medī, ir caunas, truši un atkal tie paši jenoti, kur ir gana
viegli nomedījami, izmantojot slazdus. Jo tas, ko viņš man stāstīja, jenots ir ļoti zinkārīgs dzīvnieks, kuram patīk visur ielīst, apskatīties, kas notiek, un tādā ziņā viņš ir ļoti parocīgs medījums tieši priekš slazdiem. Jo uzliekot slazdu, gaidi dienu divus, kad viņš nāk apskatīties, kas tur ir noticis, iebāzt roku, iebāzt galvu un apskatīt, kas tas ir tāds. Un, kas ir svarīgi, ir atļauti pilsētvidē tikai dzīvķeramie slazdi. Un tas ir drošības apsvērumu dēļ, jo ja mēs medījam blīvi apdzīvotā vietā, reģionā, mēs īsti nevaram garantēt, ka lamatās neielīdīs suns, kaķis vai pasarg dievus cilvēks, lielāks vai mazāks, lai gan ko viņš slazdā varētu darīt. Tāpēc tikai dzīvķeramie slazdi, kas nes ar sevi zināmu specifiku un izaicinājumiem, ar ko saskaras mednieki tieši pilsētās. Proti, dzīvķeramie slazdi ir atļauti, bet šaujami ieroču izmantošana nav atļauta. Un tas nozīmē ko? Tad, kad mums tas ir dzīvnieks slazdā noķerts, mums jāpaņem tas viss slazds, vai tur būtu jenots vai meža cūka, jāieliek mašīnā, jānogādā līdz medību platībām, un tikai medību platībās tad mēs viņu varam nonāvēt. Cits, kas ir no pienākums, ir humānu apsvērumu dēļ dzīvķeramie slazdi ir jāpārbauda 2 reizes dienā. Kas viss mūs mazliet noved pie tās domas, ka šis pasākums nav gluži medības, ko mēs darām brīvajā laikā, bet jau vairāk velk uz pilna laika darbu un profesionālo darbību. Jā, Berlīnē, šis tiek praktizēts, kad meža cūkas tiek ķertas ar dzīvķeramajiem slazdiem. Izņēmuma gadījumos var tiek apstiprināti arī šaujamieroču izmantošana, bet, kā viņš saka, praksē tas ir kaut kādi lielie parki, kurus ir iespējams efektīvi norobežot, lai tur nav nepiedorošas personas un diennakts tumšajā laikā. Jo pirmkārt, mazāk cilvēku, otrkārt, tā dzīvnieku aktivitāte tomēr vairāk ir tumšajā laikā, nevis gaišajā laikā. Šajā kontekstā tas varētu būt viena no lietām, par ko arī Latvijas pašvaldībām varētu padomāt. Ja slazdi nav iespējami, tad varbūt ir iespēja norobežot to platību, medīt tumšajā laikā. Es noteikti sniedzis pieminētos klusinātājus ietvertu kā prasību, jo cilvēkiem bieži vien patīk pārspīlēt klusinājumu un piedot viņiem kaut kādas, amerikāņu Holivudas filmu īpašības, bet klusinātājiem principā ir 2 funkcijas. Pirmā funkcija ir saudzēt mednieka dzirdi. Protams, ir vecie mednieki, kuri saka, ka viņi ir pieraduši pie šāviena. Vēl šo sauc par kurlumu. Otrs saudzēt sava medību biedra, medību suņa dzirdi. Un trešais, kas nav mazsvarīgāk, ir trokšņu piesārņojums. Klusāks šāviens, mazāk kaitina apkārtējos, mazāk krīt uz nerviem, līdz ar to neveidojas konflikts, kur viņam nevajadzētu veidoties. Ar lamatām var arī medīt cilvēki, kas nav mednieki, ja saņem vietējos administrācijas atļauju, bet tas ierobežots ar caunām un trušiem. Un šeit atkal ir smieklīgais moments tas, viņiem iedot atļauju ķert šos dzīvniekus, medīt ar lamatām, ja tā var teikt, bet viņš viņus nevar nogalināt. Tad viņiem ir jāsauc mednieks, jāved atkal tas ir uz citu vietu, kur ir platības, un tur viņš viņu var nonāvēt. Atkal, šeit ir jāsaprot, ka tā ir viņu specifika un viņu apstākļi, kāpēc ir tāds risinājums. Un tieši tāpēc es ievadā teicu, ka iedvesmoties var, bet gluži kopēt varbūt nevajadzētu. Jā, medības atklātos peldbaseinos un kapsētos parasti tiek veiktas ar speciāli apmācītiem plēsīgiem putniem. Tas izklausās kā ļoti labs risinājums, bet man ir zināmas bažas, ka viņš nebūs pārāk pielietojams
pārāk pielietojams Latvijas apstākļos. Jo, ja godīgi, es nezinu nevienu, kam būtu apmācīts piekuns, ar ko varētu medīt grauzējus. Bet varbūt šis varētu būt viens no tādiem startiem, grūdieniem, kaut kādas jaunas tradīcijas un medību veida attīstībai. Un ir atļauta arī viņiem iztobra šaujamieroču izmantošana medniekiem. Jo atkal, ja mēs noķeram dzīvkermējā slazdā, ir diezgan saprātīgi, ka mēs izmantojam vienkārši pistoli, lai nonāvētu dzīvnieku, nevis lielas jaudas vītņstobra, garstobra ieroci. Godīgi sakot, jā, vilki un bebri, kā es minēju, nav medījami, lai gan viņi parādās aizvien biežāk pilsētvidē, bet tā kā viņi nav medījami, viņi nav arī aktuāli medniekiem. Un tas, ko es jau iepriekš ieskicēju, ka medības pilsētvidē Vācijā ir ļoti laikietilbīga nodarbošanās, un parasti to veids mednieki. Galvenokārt profesionāli mednieki, kurus nodarbina pašvaldība, proti maksā viņam algu. Jo, kā piemērs, ir dambju un krastu aizsardzība no nūtrijām un žurgām ir daudzās pašvaldībās pilnā laika darbs. Jo viņas izro kalas, bojā krastus, bojā šīs būves, un kādam tas ir jādara. Tāpēc šim ir gan plusi, gan mīnusi. Latvijas apstākļos pašvaldības negluži var priecāties, bet var novērtēt to, ka viņi šo pakalpojumu saņem, varētu teikt, pa brīvu, bet ne par dažreiz par medību tiesību piešķiršanu un vēl pat saņem to naudu. Citās vietās tas ir maksas pakalpojums. Tā kā tas arī viss.